Čau! Es esmu Gustavs Griezītis, un pagājušo sezonu es esmu vadījis Somijas augstākajā florbola līgā. Lai redzētu, kā man tur ir gājis, skaties šo video. Aiz loga spīd saule, ir skaists pavasaris, un atnākot pie manis uz ofisu, to arī tieši saka par to, ka klāt pavasaris. Pie mums šodien ciemos FK, kurš ir viens no visu laiku, kā jau mēs zinām, spilgtākajiem spēlētājiem. Tas ir mūsu leģionārs Gustavs Griezītis, kurš atbraucis uz Liepāju pēc savas pirmās sezonas Somijas spēcīgākajā līgā, F-līgā. Un, attiecīgi, Gustav, man pirmais tev jautājums, kā tu pats jūties šobrīd šeit, maija otrajā pusē, jau praktiski Liepājā? Pirmkārt, jau paldies par foršo iepazīstināšanu, bet jā, Liepājā ir vienmēr lieliski atgriezties. Un jā, šķiet, ka Liepāja ir tāda vieta, kur es gribēšu atgriezties visu mūžu, un varbūt, ja tās nav manas patstāvīgās mājas šobrīd, bet Liepāja noteikti vienmēr ir vieta manā sirdī, un Liepāja tiešām ir mīļa, īpaši, kad laiks paliek silts, un varbūt vējš nav tik daudz kā parasti. Tā kā, jā. Aiz muguras, kā jau minēju, pirmā sezona Somijas F-līgā. Kā jūtās tavs ķermenis pēc tā visa, kas ir piedzīvots šajā sezonā, kas ir bijusi pietiekami gara, saspringta, raiba, vai tu esi tādā pārejas periodā, vai tu esi sācis gatavoties jau nākamajai sezonai? Šobrīd es jau teiktu, kad ir pienācis laiks gatavoties nākamajai sezonai, jo, ja mēs skatāmies laika ziņā, tad ir pagājušas aptuveni 4 nedēļas, varbūt 5 nedēļas kopš sezonas pēdējās spēles, un par to laiku es esmu paspējis atkopties, un šī nedēļa, un es jau teiktu, arī pagājušā ir jau gatavošanās nākamajai sezonai ar konkrētiem mērķiem. Jāsaka, ar tevi mēs tikāmies arī pēc pagājušās sezonas, tāpat papļāpājāmies par to, kas un ko un kā, un šis tev bijis 2. gads Somijā. Sanāca pārcelties no Koves komandas, kas ir pirmās divīzijas, tātad komanda, nonāci spēcīgāko komandu vidū, un ar tevi kopā tātad vēl viens latvietis, vēsturiskā pirmā F-līgas drafta, pirmais numurs Krišjāns Tiltiņš. Varbūt pats pastāsti mazliet par to pāreju, kā tad vispār var nonākt līdz vietai, kur tu nonāci? Jāsaka jau, ka katram tas ceļš ir pavisam savādāks, un es teiktu, ka arī šī iespēja, kas man tika dota, bija tāda ar, sastapt pareizos cilvēkus pareizajā laikā, un atkal jāpiemina Heiki Lukunens, kas šobrīd ir Latvijas izlases galvenais treneris, un es teiktu, ka arī viņš pielika savu pirkstu, lai varbūt noreklamētu man nedaudz FBC Turku klubam, kaut arī varbūt pēc aizvadītās Kovas sezonas mans florbola CV varbūt neizties tik iespējīgs, kā gribētos. Tā kā visu sezonu es tur nenospēlēju, un mans spēles laiks bija diezgan dalīts, bet jā, ar viņu palīdzību es šo iespēju dabūju, un tad jau viss, kas atlika, bija vienkārši savu pierādīt. Tāda pirmā lielā pārbaude gan tev pašam, gan komandai par to, ko nozīmē jums kopīgi sastrādāties, manuprāt, bija Latvijas Open turnīrs, vai tas tā bija? Jā. Tas tā bija. Man kā reiz bija iespēja klātienē to visu vērot, un ik pa laikam arī uztaisīju mazu klipiņus, parādīju pārējiem, kā Gustavs izskatās, bet man ļoti prātā iesēdusies viena frāze no tevis teiktā pēc turnīra, ka nepamet sajūta, ka jūs esat laukumā 4-5. Vai tu atceries vēl to sajūtu? Es atceros to sajūtu, jā, varbūt tā bija tāda, arī nosacīti pirmā F-līgas pieredze pret augstu līmeņu komandu, un jā, principā arī man tā bija tāda, pirmā satikšanās ar komandu, tas nozīmē, ka mums nav bijis nekāds laiks, lai iespēlētos, tas pats treneris arī taustās, lai saprastu vispār, kuriem spēlētājiem ir kaut kāda noteikta ķīmija un kuri varētu sadarboties nākotnē. Tāpēc tas bija tāds taustīšanās turnīrs, un tagad tu spēlē pret augstu līmeņu spēlētājiem, kur jau nezinu, mājiņas ir gan arī skaidrs, un viņi jau tagad zina, ko viņi dara, un dara to ar pārliecību. Tad, tādā līmenī tev tiešām ir tāda sajūta, ka tu spēlē ar 4 spēlētājiem pret viņu 5. Jā. Laikam var teikt, ka ugunskristības izturēja, jo pēc Latvijas Open turnīra uz sezonas sākuma atrada tomēr vietu savu sastāvā un bija spēlētājs, ar kuru treneris arī reiķinājās uz priekšu. Jā,
Ja mēs skatāmies no Latvijas Open, tad es pats par sevi esmu kaut kādā ziņā priecīgs un par to, kādu progresu es spēju veikt. Jā, sākot jau no tā paša Latvijas Open un uz priekšu, tad tas laiks, kas man bija dots, lai iespēlētos tajā F-līgas tempā, bija tāds adaptēšanās varbūt posms, bet tas bija vajadzīgs. Jā, un es teiktu, ka es spēju diezgan labi adaptēties un saprast, varbūt, ko es varu darīt laukumā, kas man ir jādara ātrāk, kur es varu atkal padomāt. Un tas visas lietas nāk, kad tu to ikdienā spēlē tajā līmenī. Varbūt pastāsti savas tās pirmās, jāsaka, tagad jau atmiņas par to, kā tu iejuties jaunajā komandā, jo tā bija komanda, kas spēlē Somijas spēcīgākajā čempionātā, bet ir diezgan skaidrs, ka negribu teikt, ka zemām ambīcijām, bet noteikti ne komanda, kas pretendēja uz medaļām. Tā noteikti bija komanda, kas galvenokārt gribēja saglabāt vietu augstākajos divīzijā un potenciāli pacīnīties iespējams par playoffiem. Kā tu pats atminies tos pašus pirmos soļus ienākšanu komandā, kā tevi uzņēma un kāds bija tas klimats varbūt apkārt florbolam? Jā, vispārīgi Somijas kultūra kā tāda ir varbūt tas, ka viņi ir nedaudz noslēgtāki un vairāk introverti cilvēki nekā ekstroverti, bet tajā pašā laikā jāsaka, ka mani pieņēma diezgan laipni un varbūt, ka tur kurš katrs nenāca klāt un varbūt brīvi nerunāja, bet es nevienā brīdī nejūtos tā, ka man tur negrib pieņemt vai es tur neesmu gaidīts. Tā kā, jā, es teiktu, gan treneris, gan komanda bija diezgan atvērta tam. Un runājot par tām ambīcijām, jāsaka, ka katrai komandai jābūt realistiem. Un šajā gadījumā bija tā, ka komandas mērķis noteikti bija kā minimālais mērķis palikt augstākajā līgā un tad jau censties iegrābties kādā komandā, kas varētu sniegt mums 3 punktus sezonas laikā. Tāda bija tās komandas loma, bet tas nemaina to, ka šāda pieredze var sniegt ļoti, ļoti daudz zināšanu un sapratni par to, kā jāspēlē florbols. No malas mēs skatāmies uz tavu šo kreklu, kas tev ir mugurā, un man kā latvietim uzmetot acis, es tur redzu kaut kādus ciparus, kaut kādus burtus, kas man īsti neko neizsaka. Apakšā taču ir stāsts kaut kāds par to, kas ir kā komandas devīze vai kaut kāds slogans, kāpēc jūs tur esat sapulcējušies? Jā, pirmkārt jau viņi katru gadu maina dizainu saviem treniņu krekliem. Un šis ir šī gada dizains, kur tur ir nosaukums Olēme. Un tas nozīmē, ka mēs esam mēs. Tas ir komandas tāds, tā kā tu teici, devīze, un tā viņi sev pasniedz, un tas arī redzams viņu hallē. Jā, tas ir tas, kā viņi izvēlējušies šī gada dizainu. Kā tad varbūt bija šī FBC Turku komanda, ka mēs esam mēs, tad kāda ir Turku? Es nezinu, katrai komandai jau vajag savu devīzi, un loģiski, ka katra komanda grib būt viņi paši, bet es teiktu, ka klubs to savu imidžu arī veido tādu, ka viņi grib būt autentiski un viņi grib būt vadīties pēc sava stila. Šis ir tāds laiks, kad klubs cenšas noturēt pirmkārt savu vietu, un tad jau ar laiku attīstīties tajā augstākās līgas vidē, un ne tikai spēlēšanas ziņā, bet arī ārpus tā ar visiem sociālajiem mēdījiem un to, kā komanda pasniedz sevi florbola vidē Somijā. Tātad par šo mēs arī mazliet būsim uzzinājuši, kas tad ir tas pa message, kas ir bijis visu laiku sezonas garumā Gustavam uz iesildīšanās krekla. Bet atgriežoties jau pie sportiskā, man tāds nākamais jautājums par sezonas pirmo spēli. Tā ir tava debija. Kādu tu to atceries? Noteikti, ka tajā spēlē bija jūtams uztraukums. To spēli arī es iesāku 3. maiņā, kas mēs tajā laikā bijām diezgan jauni spēlētāji. Līdz ar to varbūt tā uzticība no treneru puses arī uz to spēli nebija tik liela, bet spēli mēs spēlējām pret Jumu, kas arī ir nosacīta zemā gala komanda. Un, ja nemaldos, tad viņi palika ārpus play-off zonas, bet viņiem nebija jāveic pārspēles. Līdz ar to tā spēle bija ļoti uztraucoša noteikti man.
Jā, bija varbūt grūtāk iejusties spēlē un varbūt nedaudz dzīvoju savā galvā un savās domās par to, kas jādara, kāpēc viss tik ātri notiek un tā tālāk. Tomēr spēle ir savādāk no treniņiem un tāda sezonas spēle, tas jau arī ir kaut kas cits. Jā, bet spēle noteikti es neaizvadīju drausmīgi. Noteikti bija savas kļūdas un viss pārējais, bet es teiktu, ka tas pieder pie lietas. Bet kopumā ļoti patīkams emocijas un bija tāds sajūta, ka šis ir kaut kas jauns un es redzu, ka šeit es varu daudz attīstīties, kad man ir kur augt noteikti un tas bija tas, kas man patika no tā visa. Beidzoties pirmajā spēlē, noteikti bija kādas atziņas pie sevis, kā tu vari sevi padarīt labāku vai stiprāku, vai varbūt gāja pie trenera runāt, kas ir tās lietas, kur tu vari progresēt, lai sajustos vēl pārliecinātāks laukumā. Ir kaut kas prātā palicis no tā perioda tieši pēc pirmās spēles? Tajā brīdī tev ir tāda apziņa, ka tu vari palikt labāks visā. Es teiktu, ka vienīgā tāda lieta, kur varbūt es biju vienā līmenī ar Somijas spēlētājiem, bija varbūt fiziskais. Un es varbūt nejūtos, ka man ir tik ļoti liels problēmas tajā, bet viss pārējais, ieskaitot nojas tehnika, piespēles ātrums un precizitāte, domāšanas ātrums, pareizie lēmumi, metieni. Tas viss bija tāds, jā, man tas ir jāuzlabo. Ja nē, tad es šeit lielas lietas nevarēšu darīt. Jā. F-līga noteikti ir pazīstama pasaulē kā viena no tādām redzamākajām līgām, ne tikai dēļ sava sportiskā snieguma, bet noteikti arī ar translācijām, ar dažādiem sociālajiem tīkliem, ar daudz ko citu. Arī FBC Turku komanda noteikti ir viena no tādām aktīvajām, kas ir noteikti gatava iesaistīties un kaut ko jaunu un interesantu radīt un parādīt. Kā tev bija kā spēlētājiem nonākt šādā vidē, vai bija kaut kas tevi pārsteidza? Es kā piemēru, varbūt tu aizbrauc uz kādā izbraukuma spēlē, tu ej laukumā un tev liekas kosmos, cik te ir krūti, un kas tad varbūt ir tas, kas tev ir pārsteidzis? Kā jau tu teici, F-līga organizācija, es teiktu, ir diezgan sakārtota, un viņi visu dara diezgan ar lielu atbildību, un tajā pašā laikā arī diezgan pretimnākoši jaunajiem pienācējiem, kas varbūt nāk no ārzemes. No ārzemēm uz F-līgu un sezonas sākumā arī uztaisīja to saucamo giveaway, lai varbūt iepazīstinātu savus valsts iedzīvotājus ar šo līgu. Es teiktu, ka tādā ziņā viss ir sakārtots, un, ja tu jautā, kas man pārsteidz, es teiktu, ka tas vairāk pārsteidz man tas, kas bija laukumā, nevis ārpus tā, jo es nezinu, vai tas ir tieši florbolā, bet arī, kā jau es teicu, Somi ir vairāk introverti cilvēki, un varbūt viņiem tā fanu kultūra nav tik iespaidīga, kā es teiktu, piemēram, Latvijā. Ja mēs salīdzinām Latvijas play-offs ar Somijas play-offiem, tad es noteikti atmosfēras ziņā labāk aizvadītu play-offs Latvijā nekā Somijā. Bet noteikti bija uz noteiktām spēlēm daudz cilvēku, un tā, es varu teikt, kas man pārsteidz, noteikti bija laukuma kvalitāte, kas ir visām komandām, vienalga, kur tu brauc, ir tieši tas pats laukums, ir tieši tām pašām reklāmām, tieši to pašu materiālu, un tas ir ļoti, ļoti labi no spēlēšanas viedokļa, ka tu zini, kur tu brauc, un tev nav jāpavada laiks, lai pierastu pie tā laukuma, un noteikti halles arī bija viena tāda ļoti, ļoti forša lieta, kas viņiem ir un varbūt ir nedaudz vairāk attīstīta kā mums. Un tāpat halle, kur mēs spēlējām ar FBC Turku, ir, es teiktu, ka diezgan iespaidīga un varbūt brīžiem pat pārāk liela, tā kā viņa ir ļoti grūti aizpildīt, bet bija ļoti forši tur spēlēt, īpaši svarīgajos mačos un arī izslēgšanas spēlēs. Kas varbūt bija sezonas laikā tie spēlētāji, ar kuriem tev sanāca sadurties, jo kā jau teicu, iepriekšējā sarunā mēs te par Kimu Nilsonu bišķi pasmaidījām un izgājieniem pasaules čempionātā, vai ne? Tad kas varbūt bija tie džeki, kurus tu pamanīji laukumā un ar kuriem gribējās varbūt, nezinu, plecā pārbaudīt sevi vai apspēlēt 1-1 vai varbūt noturēt divcīņā? Kas ir tas, ko tu redzi tur uz vietas? Es nezinu, tas, par ko tu runā tagad, ir vairāk, es teiktu, ka tas bija sezonas sākumā. Un, ko es atceros, varbūt pret Nokienu, ko var spēlēt pret Rantalu, bet tad tu vairāk uzmanību pievērst viņiem. Bet, jau spēlējot vienā līgā ar viņiem, es jau vairs neskatos uz viņiem varbūt tik daudz uz augšu, bet kad man viņiem ir jāpievērš vienkārši lielāku uzmanību, un es vairāk eju spēlēt pret viņiem ar tādu dusmu, nevis abrīnu.
Un es vienkārši tagad sapratu, ka šis spēlētājs man ir kārtīgi jānosedz, un es koncentrēšos uz viņu. Un tajā spēlē arī pret to pašu Rantalu arī es centos spēlēt fiziskāk un neļaut viņam tik daudz kustēties. Un es teiktu, ka es vienkārši pievēršu viņam vairāk uzmanību, bet tā kā katrā komandā gan arī ir vismaz tie 1-2 spēlētāji, kur mēs no Latvijas viedokļa paskatoties ir tāds, vienkārši lielisks spēlētāji ar viņu prasmēm. Tas ir tiešām apbrīnojami, bet tad, kad tu spēlē pret viņiem dienā, tad jau tu vairs uz to tā neskaties, un tu vienkārši saproti, ka šis ir vienkārši papildus darbiņš, kas tev kā varbūt tā komandas aizsargam būtu jāpaveic. Jā. Varbūt es tagad sajaukšos, bet man kaut kā spilgtā atmiņā šķiet, ka tie bija tavi pirmie vārti, ar kuriem tu pieraksties līgā. Un pēc tiem arī bija, manuprāt, veltījums gan tribīnēs vai uz kamerām. Es tagad tā varu sameloties mazliet. Pastāst par saviem pirmā vārtu guvumu, jo tas tiešām kaut kur mūsu arī rullīšos FK, kurš ir griezies Instagramā, un tas noteikti arī paliks vēsturē. Jā, pirmie vārti man laikam jau, jāsaka, bija diezgan īpaši. Un stāsts bija tāds, ka tieši pirms tās spēles, ja nemaldos, varbūt dienu iepriekš, varbūt 2, es biju sezonējies ar savu ģimeni. Un tad jau zvana beigās mazais brālis, ko jūs droši vien ļoti labi arī zināt, Gvido, teica, ka man jāiemet gols, un tagad es iemetu golu, parādīju uzvārdu aizmugurē uz kamerām, un es teicu, labi ir. Un varbūt tajā brīdī viņam tas nelikās tik nopietni, bet es uz spēli arī domāju. Un pat tieši, kad mēs gājām ārā uz spēli, mēs jau zinām, ka tā ir spēle, kas mums ir jāuzvar, jo arī Ols ir zemā gala komanda, no kuras mums būtu jāņem punkti. Līdz ar to bija, var teikt, arī tāda īpaša motivācija. Un pirms mēs izgājām laukumā, es vēl runāju ar vienu no komandas biedriem, un viņš jautāja man, nesaistīt, viņš nezināja par šo stāstu, viņš jautāja, ko tu darīsi, kad iemetīs golu. Es teicu, ka, es iemetīšu golu, tad es rādīšu savu uzvārdu. Tā arī bija tā spēle, kad man izdevās iemest savus pirmos vārdus augstākajā Somijas līgā. Komandas biedri to novērtēja arī kaut kā īpaši izcēla to, ka tas ir tas pirmais vārtu guvums, un varbūt pēc spēles ģērbtuvē tev bija kāda uzruna jāsaka, vai kaut kāds deju pavadījums, vai vēl kaut kas, kaut kā īpaši jūs izcēlāt savus pirmos vārdus tur? Nē, nekas tāds, man liekas, kad nebija. Noteikti komanda bija ļoti priecīga, jo tie vārti tieši bija ļoti svarīgi komandai tajā brīdī, kas mums, ja nemaldos, izvirzīja vadībā vai izlīdzināja rezultātu. To spēli arī mēs beigās uzvarējām, tāpēc es teiktu, ka komanda vienkārši vairāk bija priecīga par pašu uzvaru, nevis maniem pirmiem vārtiem. Bet, kas ir interesanti, ir arī redzams manā Instagram profilā par to, ka šie vārti, starp citu, bija no daudziem aspektiem, runāja par florbolu, ļoti līdzīgi maniem pirmiem vārtiem virslīgā. Un, tā ir tāda vēl viena ļoti interesanta lieta, ko pieminēt. Un, tādi momenti tiešām liek domāt, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un pie šī paša es gribu noteikti pievienot, ka tas stils, kā tu gūsti vārtus sezonas laikā, manuprāt, kardināli nemainās. Man acu priekšā pat jau pazibēja vēl kādi 2 vai 3 vārtu gūmi, kas bija izpildīts tīpri līdzīgā manierē, kad tu no viena borta paškār uz pretējo, tur tiec pie bumbiņas, vai pats ar bumbiņu, vai saņem piespēli un izdara metienu. Tas kaut kāds tos bišķi firmas zīme, varētu teikt, kaut kādu griezīšu ko? Noteikti tās ir vietas laukumā, kur es jūtu, ka es varu iemest golu. Un tā kā es esmu aizsargs, ir loģiski, varbūt, kad es neskrienu līdz pašiem vārtiem un kaut kur pie vārtiem man tur nav vai vārtu priekšā. Man vieta, kur es parasti metu golus, tāpēc man ir jāatcerās par balansu un par aizsardzību. Ja gadījumā mans metiens tur, aiziet blokā un man jāskan aizsardzībā, līdz ar to tās vietas, no kurām es parasti metu, ir varbūt tuvāk centram. Bet noteikti tas saucamais 45-nieks, florbola 45 grādu leņķis pret vārtiem ir tā man tāda, kā tu saki, varbūt firmas zīme, kā man patīk mest gols, un tā arī esmu to darījis, varbūt arī jauniešos īstenībā, ja tā atskatās. Tā kā, tur es jūtos labi. Visnotaļ interesanti bija paklausīties, kā somu komentētāji izrunā tavu uzvārdu. Pāris tas bija Griežītis. Griecitis, tur bija diezgan tāds mazliet versijas katram no komentētājiem, manuprāt, bet es nepaskatījos gan statistikā, cik tev beigās ir tie vārti guvumi, bet es domāju pie tās situācijas, kādā komandā tu spēlēji, kāda bija tava loma komandā. Es domāju, ka tas vārtu guvumu skaits ir tāds diezgan labs, ko es iespēju savā sezonā. Es varu piekrist.
Es pirms sezonas varbūt nezināju, ko gaidīt. Tā kā, man nebija skaidrs par to, kā es tur izskatos un uz augstākās līgas fona. Vai man tādā komandā vispār ir tā kā vērtība, ņemot vērā, ka es otrajā augstākajā Somijas līgā varbūt nevarēju būt komandas līderis vai nekas tam līdzīgs. Bet jā, sezonā ejot uz priekšu, tā kā, es gūtu to pārliecību un tā. Atskatoties uz gūtajiem punktiem sezonas beigās, es teiktu, ka es varu būt apmierināts. Ja nebaldos, tas arī bija labākais rādītājs starp aizsargiem, par ko es esmu priecīgs. Paskatoties uz sezonas noslēgumu, kā jau minēji, komandas viens no tādiem primāriem mērķiem bija saglabāt vietu spēcīgāko pulkā. Gājāt to ceļu, cīnījāties, aizstāvējāt savas pozīcijas, un jums tas izdevās. Tāds likumsakarīgs sezonas iznākums, vai tomēr varēja beigties arī citādāk, ņemot vērā, kādi jūs bijāt sezonas laikā, visus pārējos apstākļus? Jā, šeit ir jāpiemina, kad sezonas beigās notika tāds diezgan krasas izmaiņas komandas sastāvā. To varētu nosaukt par drāmu kaut kādā ziņā, bet divi no komandas spēlētājiem izlēma konkrētu apstākļu dēļ aiziet prom no komandas, no kuriem viens no viņiem bija ļoti stabils spēlētājs. Tieši pirms viņiem aizgāja mūsu tā brīža galvenais treneris. Līdz ar to tajā brīdī bija tāds diezgan neskaidrība tieši komandas spēlētāju vidū par to, kas notiks. Bet komandas vadība bija pastrādājusi un jau sagatavojusies tādai situācijai. Pirms tam varbūt nerunāja par spēlētājiem, bet par treneri. Principā uzreiz pēc tā brīža galvenā trenera aiziešanas mūsu komandas sastāvam pievienojās Heikija Lukunens, kas ir arī Latvijas izlases šī brīža treneris. Viņa ienākšana noteikti bija tāda dēva svaiga gaisa, un viņš ienāca ar tādu pārliecību un ar savu pieredzi, un visi tajā brīdī bija tiešām gatavi klausīties, un gatavi ne tikai klausīties, bet arī izpildīt to, ko viņš mums stāsta, izpildīt to laukumā. Tas viss jāsaka, kad beigās notika pareizajā laikā, pareizajā vietā, un mēs kā komanda bijām ar viņu palīdzību varējām sagatavoties tām izslēgšanas spēlēm, un arī viņam tā nav pirmā reize, ka viņš spēlē izslēgšanas spēlēs. Viņam ir bijusi diezgan liela pieredze ar to un diezgan veiksmīgi rezultāti pagātnē. Tā kā mēs uzticējāmies viņam, viņš uzticējās mums, un beigās mēs uzticējāmies paši sev. Un ar šiem visiem notikumiem es teiktu, kad ar to mēs varējām sev sagatavot tām izslēgšanas spēlēm. Ne izslēgšanas, bet pārspēlēm tā saucamajām. Tā arī tas mums izdevās uzvarēt vienu spēli pēc otras. Tagad atskatoties uz kopumā sezonā paveikto, uz paša kļūdām, uz paša labajām epizodēm, kā tu pats vērtē, vai tavs tāds reālais šobrīd varējums ir tāds F-līgas jau līmeņa, vai vēl tomēr ir kaut kādi solīši, kas būtu jāspēr, lai tu, kā tu minēji, šobrīd bija jāpierāda savu komandā, kas bija tā kā leisgala komanda, bet pieņemsim, lai tu spēlētu tādas labas, regulāras minūtes kaut kur jau kādā no augšgala komandām. Vai šobrīd tu jūties, ka tu varētu būt gatavs, vai tomēr ir lietas, kas jāturpina vēl strādāt, un tad varētu nonākt tajā pozīcijā, tajā līmenī? Tas ir tāds ļoti subjektīvs jautājums, jo tas viss atšķirās no tā, kāds ir treneris un kā konkrētais treneris redz manu lomu komandā. Ja tā ir, pieņemsim uzbrukoša komanda, kur varbūt par aizsardzību tik ļoti nedomā, tad līdz ar to man spēlētājiem, kuram varbūt viena no stiprajām pusēm ir tieši aizsardzība, tad tādai komandai es varbūt neesmu tik vērtīgs, ņemot vērā, ka es tur varbūt nevaru izveidot tik daudz momentus no tādām nesardzības situācijām, un kad es varbūt neriskēju tik daudz kā citi spēlētāji, bet es domāju, ka ja būtu pareizais treneris, pareizajā komandā, kur man būtu tieši tāda atstāt vieta man tipu spēlētājiem, es teiktu, ka es pats personīgi justos gatavs spēlēt arī regulārs minūtes augstā gala komandā F-līgā. Okay, tas priecē, un neskatoties to, ko tu saki, ka tu būtu gatavs, šajā brīdī mēs jau skaidri zinām, ka tavs ceļš turpmāk vedīs citā virzienā, no Skandināvijas vairāk uz tādu Eiropas vidieni. Varbūt pastāst visiem, kur tad tu pārcelies un kāpēc tu tur pārcelies un
Kas tev tur sagaida, tavuprāt? Jā, tam ir diezgan daudz faktoru, bet noteikti varam sākt ar to pašu Heikiju Lūkonenu, kas būs šīs komandas treneris. Un, es nedzirdēju, vai tu minēji, bet es došos uz Šveices otrās augstākās līgas. NLB, otrās augstākās līgas klubu Dietklotens Jets, kas atrodas principā Cīrikas reģionā. Cīrikas lidostas reģionā, ja mēs sakam precīzi. Manai izvēlei tur doties, kā jūs teicat, ir daudz iemeslu, un viens no tiem ir noteikti treneris, kas būs Heikija Lūkonens. Pirmkārt, man uzticība viņam. Es tiešām viņam uzticos, un es ticu, ka viņš redz, kā man būtu jāspēlē, un pie kā es vēl varu strādāt, un kas ir manas stiprās puses. Es ticu, ka viņš to visu zina un apzinās, līdz ar to tā uzticība, es domāju, ka ir apusēja, un tas rada tādu patīkamu sajūtu par to, ka būtu forši strādāt ar viņu ne tikai varbūt pašā sezonas beigās vai tikai izlasē, bet visu sezonas garumā. Un noteikti tas ir viens no faktoriem, un runājot ar viņu, es zinu, ka man tajā komandā ir jau noteikti loma, un tā loma ir tiešām salīdzinoši liela, un es spēju palīdzēt komandai izpildīt komandas mērķus, šādas lietas rada tādu patīkamu satraukumu un tādu drošu sajūtu, dodoties tur, kad tu dodies kaut kur tev novērtē noteikti. Un tas ir kaut kas, ko manuprāt, arī man šobrīd vajadzēja. Ņemot vērā varbūt iepriekšējos gadus, kur es vairāk ķēru pirmo iespēju, kas pagadās man acu priekšā, tad šobrīd tā jau bija tāda varbūt mana izvēle, ko es arī vēlējos pats veikt. Tev aiz muguras stāv arī vēl viens krekls, ne tikai tas, kas ir mugurā, bet arī viens tāds pakarināts zilā krāsā, un uz viņa ir vesela virkne ar parakstiem. Vai tu vari pastāstīt, kas tas ir par kreklu un ko tev tas nozīmē? Jā, tā man ir tāda kā tradīcija, ko es iesāku savā pirmajā junior čempionātā, kas notika Čehijā, Brno. Tur man toreiz, ja nemaldos, tad vecāki bija nopirkuši tādu kreklu. Viņš vēl projām mājās tāds spīdīgi zaļš. Es iedomājos, ka būtu forši savākt parakstus no komandas, tā kā ir bijis tāds salīdzinoši tāds nozīmīgs cikls un tāds nozīmīgs notikums manā dzīvē, kā pirmā Latvijas izlases pieredze. Es izdomāju savākt parakstus no visiem un balsoties no tās pirmās reizes, kad es to izdarīju, tad jau katrā nākamajā reizē, kad es spēlēju kādā klubā, tad sezonas beigās es kovēju un pajautāju visus komandas parakstus, un pēc tam jau izlasē, un tad jau atkal nākamajā 19 čempionātā, un tagad, tā kā beidzās sezonā F-līgā, tad arī pajautāju EBC Turku spēlētājiem un komandas stafam, lai parakstās uz manu kreklu. Tā kā tā ir tāda mana lieta, ko es varbūt tā varētu teikt kolekcionēju mājās un ceru arī to turpināt. Tā ir mana tāda tradīcija. Ar ko tev paliks prātā šis laiks Turku komandā, Turku pilsētā? Kas ir tās lietas, kas pēc 10 un 20 gadiem, ko Gustavs atcerēsies? Varbūt tā man liekas šobrīd, bet es domāju, ka te būs izaicinājumi, jo es nevaru teikt, ka tas gads ir bijis viegls. Bet es uz to skatos kā ļoti vērtīgas pieredzes gadu, kas ir bijusi pat nepieciešama un ka man vajadzēja iziet cauri. Tā kā tas noteikti paliks man atmiņā, bet es nevaru teikt, ka viss būs puķēns manās atmiņās. Es teiktu, ka tas vienkārši ir bijis gads, kas manā dzīvē ir bijis vajadzīgs. Es noteikti tādu kopumā skatīšos uz to ar prieku un labi pavadīt laiku arī brīžos, kad tas ir bijis iespējams. Ja to šodien jāprognozē, vai F-līgas pieraksts tavā CV vēl atgriezīsies? To vienmēr ir grūti teikt, un parasti nekad nevar teikt nekad, bet tā skatoties šobrīd manā nākotnē, es teiktu, ka visticamāk, ka nē. Pēc maniem nākotnes plāniem un mērķiem es domāju, ka es uz to šobrīd tā neskatos. Tad varbūt ieskicē mazliet, kāpēc tie plāni ir tādi, ka Somija varētu nebūt pa ceļam vairs turpinājumā. Tas jau ir detalizēti, bet
es domāju, ka varbūt, ja ne visi, tad daudz zina, ka florbols ir sporta veids, kurš varbūt ne tikai dod, bet arī atņem kaut ko. Un, lai tu spēlētu florbolu, tev noteikti ir jādara kaut kas papildus. Tas ir darbs, un tev īsti neviena komanda tev nevarēs nodrošināt tā, lai tu varētu vienkārši dzīvot no sportista algas, teiksim tā, profesionāļa algas. Tā kā līdz ar to tev ir kaut kur jāstrādā, un kā jau mēs zinām, darba tirgu īsti nav varbūt vajadzīgi cilvēki, kas nezina valsts valodu vai nerunā tajā ļoti tīru un pārliecinoši. Tāpēc es neredzu, ka es nākotnē vēlētos pirmkārt jau iemācīties valodu un ilglaicīgi uzturēties Somijā kā valstī. Un noteikti, ka tas līmenis, kas tur bija, un tas florbols, kas tur bija, tiešām aizraujošs un interesants. Bet kā jau teicu, florbols ir sporta veids, kur tev ir jādomā arī par citiem faktoriem. Un šajā gadījumā domājot par citiem faktoriem un savu nākotni, es visticamāk, neatvēlētu to varbūt Somijai. Tas vienkārši tā ir, bet es esmu priecīgs par to, kad man ir bijis tas gads Somijas augstākajā līgā, un tas ir man, kā jau teicu, tas ieraksts manā CV un kaut kādā ziņā arī mana iekšējā bērna sapņu piepildījums par to, kad es esmu to izdarījis, un tas ir bijis forši, bet tagad kaut kādā brīdī pieaudz, un tev rodās cits atbildības un mērķi, tā es to skatos pašlaik, bet kā jau es teicu, nekad nevar teikt nekad. Ļoti man patīk tos uzsvars uz to, ka florbols nav visa dzīve un lieta, ko droši vien ne visi zina. Paralēli dzīvošanai Somijā, tu joprojām studē Latvijas augstskolā konkrēti vienā. Varbūt pavisam īsi ieskicē, ko tu studē un vai tu saredzi arī savā dzīvē turpinājumā kaut kur pielietojamību tam visam? Šobrīd es aizvedu savu 2. gadu biznesa augstskolā Riseba, kas ir privāta augstskola, un tur es studēju biznesa psiholoģijas studiju kursu, kas norisinās tālmācības formātā. Tā kā, manas studijas ir principā pie datora, un tur arī tiek klausīts visas lekcijas un pildīt visu darbu. Tā kā man nav konkrēts varbūt laiks, kad man jāierodās skolā, bet man ir vienkārši konkrēti uzdevumi, kas man ir jāizpilda. Un tas ir tas formāts, kurā es studēju, un tas arī ir tas, kas man dod varbūt brīvību šobrīd daļai ceļot pa pasauli un spēlēt florbolu dažādās vietās, nedomājot par to, kad es atstāju aiz muguras varbūt savu skolu vai ka man varbūt kādā vietā jāpaliek tie paši 4 gadi, kas ir vajadzīgi, lai tu iegūtu bakalaura grādu. Tā kā šobrīd mans augstskolas tiek diezgan labi apvienots ar florbolu kopumā. Un tas ir tas, ko es daru papildus florbolam un arī tam pašam pusslodzes darbam, kas ir bijis līdz šim, kas ir bijis līdz šim. Noteikti es no savas puses varu teikt, ka tie ir lieli komplimenti tavā virzienā, ka tu izmanto šo iespēju savienot visu vienlaicīgi un nešaubos, ka tas rada milzumu daudz kaut kādus sarežģījumus un izaicinājumus, kā tu minēji, bet dienas beigās paiet kādam laikam, tu varēsi paskatīties atpakaļ, kad tu esi paspējis savienot, varbūt izbaudīt pašu augstāko florbola līmeni, kāds iespējams pasaulē ir iespējams, un paralēli iegūst tāpat izglītību, un nekas cits dzīvē neapstājās. Un tā noteikti ir lieta, ko mēs gribētu, lai redz un dzird arī mūsu nākamie sportisti, kas arī tiecās uz augstākajām virsotnēm, neaizmirst par to, kas reizēm dzīvē pat ir svarīgāks par sportu. Un mācības noteikti ir viens no tām lietām, kas ir akcentējamas kā tās lietas, ko nevajag pazaudēt. Bet sarunas noslēgumā atgriezīsimies mazliet tuvāk Liepājai, tuvāk, jāsaka, īstajām mājām. Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs norisinājās Liepājā, norisinājās tavās mājās, piepildītu skatītāju tribīņu priekšā, izcīnīta ceļazīme. Gustavam diezgan labs turnīrs, tāda liela uzticības kredītu arī treneris iedevis, manuprāt, turnīra laikā. Kā tu pats atminies šo turnīru un to, kas šeit Liepājā norisinājās? Aizdīties turnīrs bija tiešām lielisks un emociju pilns. Un tas bija tāds notikums, ko es godīgi sakot gaidīju ļoti ilgu laiku. Un,
jau es teiktu, pat sezonas sākumā es gaidīju to brīdi, jā, kad, protams, nekas nav akmenī kalts un nevienā brīdī man neteica, ka es tur esmu garantēti ielikt sastāvā, bet es cerēju, jā, ar savu rādīt pēc iespējas labāku sniegumu tajā pašā augstākajā līgā un ar to arī nopelnīt vietu Latvijas izlases sastāvā, jā, kvalifikācijas turnīrā, kas notika Liepājā. Un, kad jau tuvāk tas nāca un ka sastāvs bija zināms, jā, un tiešām bija tāds patīkams satraukums par to visu un arī runājot ar tevi par to, kad būs tiešām foršs pasākums, kad mums te liek milzīgas reklāmas par notikušo turnīru un kad ir jau sarunāti daudz jauniešu, kas brauks un skatīsies. Un, jā, ir tiešām tāds liels prieks, kad arī liepājnieki varēja redzēt, ko es varbūt daru ikdienā un kas ir tas kāpēc es to daru. Tā kā redzēt to atmosfēru un no spēlētāja perspektīvas dzirdēt to fanu atbalstu, ko var dzirdēt, kad fani bļauj Latviju, kas ir tas rada tādu milzīgu iekšēju tādu patriotismu sajūtu un jā, tādu lepnumu un gandarījumu par to, ka jā, es kaut ko esmu izdarījis pareizi. Par tām sajūtām runājot, droši vien tāda kulminācija tam visam varēja būt tas moments, kad ir spēle pret, tagad negribu samalēties, Vāciju. Kad ir sanākuši, negribu teikt, ka visi 250, bet krietnes liels pulciņš ar kuršu jauniešiem un viņi tur ir tribīnēs ar Latvijas karogiem, un viņi visus spēles garumā skandē, un pēc spēles jūs savukārt sagaida tribīnēs. Tas droši vien bija kaut kas tāds bišķīt īpašāks nekā citas varbūt spēles. Jā, noteikti. Es jau teiktu, ka tā pati spēle pret Vāciju jau bija ļoti īpaša. Tā kā man bērnībā tā varētu teikt, ka man ir pilnīgi trauma. Redzot, kā Latvijas izlase spēlē pret vāciešiem. Spēlē pret Vāciju un zaud pašas svarīgākās spēles. Tad jau pēc savos 8 gados, kad tas pirmo reizi notika, tad pēc tam es nevarēju pārstāt raudāt gultā par to, kā Latvija varēja zaudēt Vācijai pēc Čehijas uzvarēšanas. Es teiktu, ka no tā laika man vienmēr ir palicis sirdī tāds naids un niknums pret to Vācijas florbola izlasi. Kad es savā karjerā nevēlos būt uz laukumu un viņiem atdot jau nevienu centimetru un zaudēt viņiem. Un līdz ar to man tā spēle jau kā tāda, ka es viņu varu aizvadīt tieši atkal Liepājā savās mājās. Tieši tur arī viņiem ierādīt varbūt vietu. Tā kā man bija tāds ļoti patīkams satraukums par to visu. Un tas, ka tas izdevās un kad tas izdevās diezgan pārliecinoši, jau bija lieliski. Un tribīņu atbalsts tiešām bija arī tikpat lielisks. Un pēc tam, jā, kā jau tu teici, pēc spēles, kad jā, liekas, ka varbūt emocijas ir norimušas, tad tu iznāc ārā un tev tur sagaida tiešām simtiem jauniešu, kas bļauj tavu un tavā Ralfa Poļa uzvārdu. Bērnības drauga un vispār. Jā, bērnības, es pat teiktu, cilvēki, ar ko esmu pavadījis vairāk laika, kad mēs kopā esam gājuši to garo ceļu un kad mēs esam nonākuši līdz tam, kad tie paši džeki mūsu vecumā bļauj mūsu uzvārdus. Tas ir, tā sajūta ir seriāla. Nav daudz veidu, kā to var iegūt, bet tas noteikti paliks manās atmiņās kā tāds brīdis, kad, man sapņi daļa no tiem ir bijuši piepildīti. Tagad jāsaka, es no savas puses, protams, tas jau tāds skaļš apgalvojums, bet kāpēc, lai Liepājā nenotiktu Eiropas čempionāts? Diezgan reāli, manuprāt. Es domāju, kaut kādā pārskatāmā nākotnē, jo tas pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs turpmāk saprotu, ka vairs nebūs aktuāls un notiks šeit Eiropas čempionāti, kas būs līdzīgā formātā. Man liekas, ka Liepāja ir spējīga arī kaut kādā pārredzamā nākotnē kaut ko tam līdzīgi kādā brīdī uzņemt. Noteikti. Ja pat Liepāja to ir gatava un tā kā mums ir ļoti laba infrastruktūra, kas to atļauj, tad es teiktu, ka tam nevis tikai ne tikai tas varētu notikt, bet tam vajadzētu notikt. Tā kā, jā. Šī jau ir labi piebilde. Man šis patīkās. Un visbeidzot, pie man tuvākās tēmas, kas ir florbola klubs Kurši. Kopš tu devies projām, mēs esam spēlējuši 2 sezonas Latvijas čempionātu pirmajā līgā. Un zinu, ka šogad spēlējot mums arēnā, Gustavs arī bija klāt. Un droši vien, ja tu teici, ka Somijā varbūt tā fanu kultūra ir kaut kas viens, tad es teiktu, ka Kurši droši vien arēnā parādīja, ka tas ir kaut kāds spēks tomēr, ne? Noteikti. Tā kā es jau vispār teiktu, ka arī sports tādā lielā mērogā nav par to līmeni, kurā tu spēlē, bet par to, es nezinu, kaut kādu
lojalitāti un to piesaisti, ko tu jūti tam konkrētam klubam, ko tu atbalsti. Tāpēc mēs arī bieži vien redzam tās varbūt kaut kādas mazākas pilsētas, kam ir mazāks iedzīvotāju skaits, bet tas viens sporta veids, ko visi tiešām atbalsta. Un es teiktu, ka Latvijā tas ir daudz kur, un kaut arī Liepāja nav mazākā pilsēta. Šeit ir padarīts tiešām lielisks darbs, lai izveidotu to piesaisti Liepājas iedzīvotājiem ar florbolu un radīt tās emocijas un visu to. Tā kā, atgriežoties no Somijas, tā bija tāda pirmā spēle, ko es redzēju Latvijas mērogā, un bija tiešām lieliski redzēt par to, cik daudz liepājnieki ir gatavi atbraukt uz Rīgu, lai atbalstītu savējos. Bija tiešām ļoti liels prieks redzēt tos visus cilvēkus laukumā, ko es arī, es jau teiktu, lielāko daļu no viņiem pazīstu. Par to, kā viņi cīnās un dara visu, lai uzvarētu to spēli. Tas bija tiešām lieliski. No tava skatu punkta, šis gan pēdējais. Tev patīk tas, ka kurš atgriežas virslīgā? Jā, noteikti. Es arī cerēju, ka tā notiks, jo, lai arī uzvarēt ir forši, bet lai tu spētu spērt to nākamo soli savā attīstībā, tev kaut kādā brīdī ir varbūt jāspēr tas solis un jāiet uz tādu augstāku līmeni. Un varbūt tas arī ir tas, ko es darīju savā karjerā. Jo, lai vienkārši, tad, kad tu uzturies tādā vidē, kur citi varbūt ir labāki nekā tu pats, tad tas tev liek pašam attīstīties un saprast, kad man ir jākļūst labākam, man ir jākļūst fiziski spēcīgākam un tehniski jaudīgākam, tad tas ir vienkārši jāizdara, un tas ir tas labākais veids, kā arī attīstīties. Un kaut arī tu varbūt kaut kādā brīdī dabūni pa dirsu, tā teikt, bet tā viss ir tikai vērtīga pieredze un tās labs klubs noteikti ar laiku to pieredzi spēs ņemt par labu sev un attīstīsies tā, lai tā dabūšana pa dirsu samazinās un komandā sāka gūt ne tikai zaudējumus, bet arī uzvaras. Tas viss ir process, un es teiktu, ka šis bija pareizais brīdis un pareizais laiks, kad tas bija jādara, un kā arī komanda pierādīja, šeit ir pirmkārt jau kuršiem ir izveidojusies tiešām lieliska komanda ar lielisku kultūru, un es teiktu, ka viņi ļoti pārliecinoši pierādīja, ka viņi ir pelnījuši vietu tur spēlēt. Tā kā, es esmu ļoti priecīgs, un es domāju, ka tas ir ļoti atbilstoši, kad kurš tur spēlēs, un tas viss noteikti ir ļoti atbilstošā laikā. Lūk, mūsu saruna pamazām tiešām ir nofinišējusi, un no savas puses noteikti gribu teikt paldies, ka paviesojies pie mums ar savu stāstījumu. Mēs jau pirms sarunas pārunājām, ka pamazām veidojās tāda maza mapīte ar to, ka Gustavs ik pa laikam atbrauc ciemos un pastāst par to, kā ir dzīvot florbolā ārpus Liepājas un ārpus Latvijas arī, un kā ir uzspēlēt Latvijas izlasē. Tāpēc noteikti mazajiem varu ieteikt piesakot Gustavam. Es nešaubos, ka Instagramā viņš ik pa laikam tāpat iemet kaut kādu saturiņu, kas ir ar florbolu saistīts, un tāpat florbola sprīdīšos līdz šim aktīvi darbojies. Nezinu, kā būs turpmāk no Šveices. Varbūt, ka tas ir kaut kāds jauns izaicinājums šajā lauciņā, bet jebkurā gadījumā mums ir tiešām liels prieks, ka tu brauc pie mums, ka tu dalies ar savu piedzīvoto, ar savu iespēto, un es nešaubos, ka tev vēl priekšā ir daudz izcilas sezonas, dalības pasaules čempionātos, un varbūt 3-3 čempionātā nākamgad mēs redzam Gustavu laukumā. Ļoti iespējams, to mēs nekad nezinām, bet šajā brīdī noteikti novēlēsim milzīgu izdošanos Šveicē, lai izdodās gan pašam sev parādīt to, ko tu no sevis sagaidi, un arī komandai piepildīt tos mērķus, uz kuriem viņi iet. Un es nešaubos, ka vēl pēc gada mēs varētu Gustavu redzēt jau Šveices augstākajā līgā, un tas būtu droši vien mērķis, uz kuru jāiet. Jā, paldies, Lās.